Sveiki! Ok, iedomājies. Bodybuildings. Mount Everest ain't got shit on me. Piedzīvojumi. Mēs esam 30 km no Brocēniem apmēram. Mums jau sen bija jābūt Rīgā, bet tas nekas. Un laimīgie cilvēki neskaita laiku, vai kā tur bija. Neveiksmes. Nav problēma, ir tikai mazi izaicinājumi, kas mūs padara atkal stiprākus. Prātīgi. Traki čomi. Kā citi brauc uz sacensībām, jā, un tad esam mēs. Un mazliet zinātni. Ieliks ūdenī to olu un viņa pelda, tā ir pīļola. Kāpēc? Dos, ka pīlīts pelda. Kas varētu noiet greizi? Šīns rodās, es nesaprotu, kā mēs tad nonācām? Neizdodas. Laipni lūgts mūsu piedzīvojumā, kur muskuļi aug un lietas notiek savādāk nekā plānots. No Saldus līdz Lasvegasai. Reiz senos laikos Zemē, kur hanteles bija smagākas par likteni, proteīna kokteļi plūda kā upes, dzīvoja drosmīgi varoņi ar lieliem sapņiem un vēl lielākiem bicepsiem. Vissirsnīgākā un radošākā trenera pavadībā 3 jauni atlēti spērs pirmo soli uz skatuves Tallinā. Viņus šajā ceļā pretīm nezināmajam pavadīs videogrāfs, uzņēmējs un busuļa cienītājs. Matu dīva un Volvo karaliene. Un, protams, pati zāles pirmā dāma. Pievienojies mums, dārgais Dzels ģimenes locekli, neaizmirstamā notikumā, jo drāma un patiesi sirsnīgi mirkļi šajā ceļā mit ik uz stūri. Stop, Robert! Šitas bišķi pa lēnu. Uzliec kaut ko agresīvāku. Mīļie draugi, esam sveicināti atpakaļ ceļā no Saldus uz Lasvegasu. Sen nav taisīts šitas intro. Šodien mūsu ceļi ved uz Tallinu. Bus ir piekravāts, pilns ar Ilžuku, Kitiju. Šoreiz mūsu fotogrāfa Mārta būs līdzi, vienkārši seksīgas bildes mums būs. Jūs jau zināt, kas ir aiz kameras, pats priekšnieks, lielais Rop Media. Aizbrauksim savākt atlētus, vispirms Vitāliju, pēc tam Kristu no Rīgas. Jau mēs satiksim Tallinā. Iekāpsim busā, iekārtosimies, parādīsim, kāds mums šoreiz ir luksus mobīls ar visu galdiņu. Bet labāk par pašu busiņu pastāstīs Volvo eksperte, kur ir braukusi par dažādiem ceļiem. Man pieredze iepriekš filmēt Forniku. Zero! Man sauc Ilza, esmu Edija un Kitijas labākā draudzene. Mēs jau visu to zinām. Es vienkārši piestrādāju patrenēt cilvēkus un pastrādāju arī ar putekļu sūcēju. Sveiki! Tātad viena no ekstrām ir saussargs, tikai nepareizajā vietā. Tur var ielikties kaut ko iekšā, vai paslēpties, vai pagulēt. Ja nu kas, mums ir krēsli vienam par to otru, varam skatīties viens uz otru. Te ir veco laika autobusu vaibiņš, ar paklāju apašot beņķi. Automātiskās durvis, kas laikam grib vērties ciet, es par daudz runāju. Mums taču ir vēl galdiņš, kur mēs varam nolikt cienas, uzklāt galdu, kur vajag notīrīt bišķiņu, tev var glāzītes salikt. Mums ir nākamais līmenis. Ja pagājušreiz mēs uz Tallinu braucām, cik mēs bijām 6 cilvēki, 2 atlēti, tad šoreiz mēs esam 9 cilvēki, 3 atlēti, vesela komanda. Man liekas, man ar sevi nav jāiepazīstina savā kanālā, bet ja gadījumā es esmu Edijs Naumanis, esmu treneris, esmu šī kanāla īpašnieks, bodybuilders, satura veidotājs nu jau un vienkārši pa dzīvi domājošs, pozitīvi domājošs čals. Un zāles īpašnieks un hobija pavārs. Filozofs, hobija arī, starp citu. Te taču var glaudīt kaķi pie loga pilna augumā. Man sauc Vitālijs. Dienā nodarbojos celtniecības darbiem, kā arī esmu nekustamo īpašumu aģents. Ja tev ir nekustams īpašums, kur tu gribi iekustināt, ar Vitāliju visi īpašumi kustās. Esam sveicināti atpakaļ, mīļie draugi, Flexkursijā. Mēs esam
30 km no Brocēniem apmēram. Mums jau sen bija jābūt Rīgā, bet tas nekas. Laimīgie cilvēki neskaita laiku, vai kā tur bija. Laimīgie laiki neskaita. Jā, laimīgie nemāks skaitīt, jo viņi negāja skolā. Es gribēju uzsākt šito vlogu tā kā uz tādas dramatiskākas notas, bēdīgākas, jo, zin kā, parasti vienmēr visi Las Vegas video ritīgi priecīgie, un visi varavīksnīci un vienredzīši, bet ko es gribēju teikt, diemžēl šoreiz Tallinā nestartēs kitiem par lielu nožēlu, bet tas nekas. Cerams, ka uz Jūrmalu mēs būsim visi top sastāvā, visi 5. Kā jau pirmīt minēja Krista, Ieva un rekur šoferis Vitālijs. Visi ir viņi laimīgi, neskatoties uz to, ka viņi sejās varbūt viņi neizskatās laimīgi. Jā. Man ne, Vitālij, tu esi laimīgs? Jā, tev būs kūka. Tev sieviņi iedos kūku bez kaloriju. Jā, vecāka bērniem skatās, taču šis bija tas mirklis, ka bērnus aizved uz blakus istabu. Bet jā, runājot par vecākiem. Man patīk, ka ir abi vecāki. Man patīk abi dzimumi. Paldies, Ilze! Tieši tik ilgi mēs izturējām video bez perversībām. Man patīk, ka būs abi krēsli viens par to otru, tā kā varēja sēdēt. Bija bišķiņi slikti duši, bet bija interesanti. Bija tāda kopības sajūta, ka viens otram tā kā pretī sēdējām. Pie manis bija galdiņš, apkārt forši cilvēki. Es gaidīju to tripu. Sākumā domāju, ok, 6 stundas, come on. Tās 6 stundas ļoti ātri pagāja. Mēs braucam pakai Kristai un Kristas boyfriendam, savāksim viņus pēdējo kravu un tad jau brauksim līdz robežai. Un kas būs robežā, to jūs redzēsiet pēc tam. Vai arī mūsu robežu trūkumu reāli. Paldies PFX motosportam. Ja jums ir kādreiz saplīsusi mašīna, un jūs gribētu, lai mašīna nav saplīsusi, uz kurieni jādodas? Uz PFX motosportu. Un varbūt jums paveiksies, un jūs arī izvizinās ar šo skaisto zilo karieti. Vai ar katafalgu? Beidzot, atcerieties visus video, mēs lūdzamies sponsors, un lēnām viņi nāk. Lēnām ir tiešām progresīvi, domājoši cilvēki, uzņēmēji, kas redz potenciāli visos šajos jauniešos un mūsos kā satura veidotāju komandā, un līdz ar to mēs esam no sirds pateicīgi. Ja arī tu redz kādu iespēju, kā mums palīdzēt, rakst man. Akal, viņš tā kā uzvarās tā kā pirmo reizi ar mašīnu brauc, nesaprot. Šīs abas divas dāsas pirmīt apdzenam mašīnu, vienkārši viņas abas... Mēs vienkārši esam pieredzējuši braucējus. Tad, kad Vitālijs brauc, viņš brauc diezgan traki. Braucējs. Viņš nevienu busiņu vienu ir izbraukājis. Cerams, ka viņam nav baltā lapa. Viņam ir balstās tiesības? Nav tiesības. Sveiciens klubiņā. Bet mums visiem ir tiesības ballēties un labi pavadīt laiku. Un arī avarēt un nomīt. Opert. Wow. Wow. Tā kā visam ir robežs. Es biju priecīgs līdz 12:43. Nu tā jau ir ar tiem busuļa faniem. Citreiz viņi pārkāpj robežas. Kāpēc Indijā viņiem ir nevis brūns, tas tanings, bet zelta krāsā? Zelta ir aizliegts vispār, nedrīkst zelta. Vienmēr to zeltu tā kā tādu piķē virsū. Man neliekas, ka tas izstās labi. Bagāti, izskatās dārgi. Zikā, tagad čigāns apskarājies ar visādām ķēdēm zelta, telefoniem, vairākiem riteņiem, 3 zirgiem. Tas būtu nekas levels, vienkārši čigāns varētu ieziesties zelta tajā tur make-upā un viss. Kaut cik mēs pa bodybuilding runājam, tas ir iemesls, kāpēc jūs arī skatāties man YouTube kanālā, jā, bodybuildings. Unikāla iespēja ieskatīties manās nāsīs. Cik iediem ir liels puķis tagad nāca. Viņa dramatiskā pauze. Cik Ilzei ir dziļa personība. Gribat izmērīt? Mums jāiepazīstās tuvāk. Ak, Dievs. Man sauc Krista. Es strādāju pie Edija un Kitijas par fitness treneri. Šajā ceļojumā bija atlētas. Viens no labākajiem atlētām. Kārtība uzpildās lēnām. Cik ilgi mēs braucām? Baldlaučos mēs esam 3 stundas goda vārds. Mēs pat neesam pusi nobraukuši. Vispār. Mēs jūs tik ilgi gaidījām. Jā, mēs braucām no Rīgas. No Celtas uz Rīgu pie viņas un viņas boyfriend. Viņi bija Valdločos, bet man liekas, mēs braucām uz kādu Latgali. Man patīk, ka jūs sakat, jūs būsiet 11. Neizbraucāt tuvu 11. Es pat nezinu, kas mēs bijām pie jums. Jūs bijāt 2. 2? Jā. Oh. Jā, mēs bijām 2 pie jums, bet mēs atbraucām. Pirms pār, mēs arī varējām neatbraukt un neizmirst jūs. Jauki. Jauns cilvēks mums sastāvā. Viņš atraucies vēl. Pagaid, viņš atvērsies.
Iedzers to šotu rītā, tad jau aizies. Ļoti ātri labi sajūtāmies, to arī jūta Arķoms, šautauts Arķomam. Vispār reku jautājums visiem, kuri ir attiecībās. Vai jums ir kādreiz bijis tā, kad jūs paņemat otru pusīti līdz uz jaunu draugu baru, un tad jūs sakat, kaut nu viņš iejustos, kaut nu būtu baigi forši, ka tu iejustos. Un tad čals iejūtās, un iejūtās tā, ka no visas sirds, un Arķomam bija tiešām jautri ar mani, un pēc tam viņam pārmet. Ir kādreiz bijis tā attiecībā. I'm just saying. Es nesaku konkrēti, tas bija Arķoms ar Kristu, bet tas varēja būt kāds cits, bet, es nezinu. Pārbraucam pār vairākiem kaķiem, man liekas. Throwbacks uz Viļņu reāli ir. Mums arī vajag apakšā kaķīšu counteri ielikt. Pusī counteri. 3 kaķīšu mīnusā. Ja izskatīt, cik kaķīšu mēs kopā esam nobraukuši, dabūsiet palviņu. Pēc kaķīša dzirnaviņām esam nākamajā pieturā. Virši, cerams, ļaus mums filmēt. Kārtējā pietura. Uztankosimies. Mēs šodien būsim gan. Ierakst komentārā, vai mēs šī video laikā atstāsim Latvijas robežu. Pirmā pietura bija. Virši, 5 minūšu attālumā no mūsu mājām. Es jau it kā nevaru neko ēst. Tad tu vari vai nevar? Bet šodien varu. Rīt varu, parīt varu. Nevaru kaut kad. Un šajā momentā Kitija saprata, ka viņas starts tiek pārcelts uz septembri. Nepatīk veids. Man ļoti nepatīk veids. Ir komentārā, kas labāks veids vai Google Maps? Gan jau, ka viss teiks veids, jā. Es jau jūtu, ka tā būs, un tad es palikšu uz driķeri. Es saku Google Maps. Kas labākā pārtika, ko višos var nopirkt ceļojot? Tu esi ceļā, padzeries ūdeni, ēd augļus vai dārzeņus un proteīns. Tātad gaļa vai biespiens, kur tev arī viss kaut kas labs ir gatavs. Vai arī tās gatavās maltītes vienkārši paņemt un apstīties, kur ir maz kalorāžu un pietiekami daudz olbaltumvielas. Ko nozīmē pietiekami daudz olbaltumvielas? Vismaz 30 gramu vienā maltītē, mīļais draugs. Proteīns, kolagēns. Kolagēns arī ir saldus. Mums virsšos uzbruka pārdevēji. Es vispār šokā biju. Mēs tur vietīgi kaut ko smējamies, tur parādām, cik tā ir forši, dzeram kafiju, un tādā garā viņam saka, mēs novaicam kameras. Es domāju, kāpēc bija tik dusmīgi. Es no vienas puses varbūt saprotu tādu latviešu domāšanu, ka tikai tiek filmēts, lai parādītu kaut ko sliktu. Tā nav. Mēs, protams, to respektējām. Mīļie draugi, esam sveicināti atpakaļ raidījumā Vieglās 2 soļu recepts kopā ar Vitāliju un Karīnu. Tas izstāsta ļoti Veselīgi. Vēders nepūšos. Ko tu turēji? To, ko ēd 5 mēnešus, rīzes ar vistas filē, bet joprojām garšo. Tur ieteikt receptīti, kā Es varu uztaisīt tādu. točni ieteikt receptīti, jā. Grūti? Un kā šito panākt, šito substanci? Iekšā un tad Labākā pavāra grāmata. Īs un konkrēts apraksts receptei. Iekšā un... ar roku nelabākā karoti. Ilgi gaidītā cīņa Ilze pret busa durvīm. Man bail, tas durs kaut kāds debīls. Ok, jā. Tas nav daudz. Mums arī proķi, kas saka, šodien daudz nevajag. Tūrī. Es negribu. Es redzu, tur ir labs saturs. Ierakst komentārā, vai Ilze kļūs par invalīdu. Vai Ils būtu Vai viņa jau ir? Pagāj, 1, 2, 3. Jā, Vitālija, tev arī galēs es aizdošu pateikt, bet... Mums te ļoti foršas ģimeniskas sarunas, bet pēkšņi Krista gribēja mūs informēt par vienu ļoti svarīgu notikumu. Viņš jau ir dabūjis. Ļoti labi. Tieši dabūs. Ļoti labi. Tāties, kā arī bērni skatās, jā, un viens neko nejautāja. Bet ļoti labi, ļoti labi. Tāpēc viņš ir tik laimīgs. Jā. Un šeit jūs varat redzēt, kurš nav dabūjis. Tas skaņas taisa. Vai ko, Roberts? Bija gan. Kaut kas zirgs un lūpas. Žirdā dziesma. Un pats labākais, viņš uzreiz atrada kopīgu valodu ar Mārtu. Vienkārši videogrāfs un fotogrāfs uzreiz sakonektējās. Tā ir kaut kāda mākslinieka dziesma, tas zirgs ar lūpām. Es nekad nebiju dzirdējis. Maniem zirgiem laustas Iedomājieties, kā citi brauc uz sacensībām, jā, un tad esam mēs. Kurš atver kūtī durvis? Maniem zirgiem laustas lūpas, laustas lūpas maniem zirgiem. Mēs tagad Ilzīti piesakām karstu krētu šovam. Redziet?
Man vajag viņas Mēs esam liecinieki vēsturiskam mirklim, ja piesakam Ilzi kāds reitā, ja viņi nepieņems Ilzi, tad viņi zaudēs šovu. Ilzi piedalīsies. Tu piedalītos, ka būtu viena tad meitene? Jā, točno. Man būtu bail, tā ka es nezinu, kāpēc. Ja es brauktu ar kaut kādu draudzeni kopā, tad aiziet. Mēs kopā brauksim ar Karīnu vienkārši. Un mēs tev arī pieteiksim, Robert. Lai mēs ar Ilzi varam veidot koalīciju. Jūs taimies ar 2000. Uz pasaules ir 8 miljārdi iedzīvotāji, un pilnībā neviens Robertam neprasīja to, ko viņš tagad parādīs. Parādi vienu tiktokdēju, es mācīju tādu. Iedod man iedzert, tad es to parādīšu tiktokdēju. Šitādi cilvēki zināt dēju? Apkauno pats sevi. Did somebody break your heart? Looking like an angel, but you're savage, love. When you kiss me, I know you don't get two fucks. Super proteīni. Jā. Daudz proteīns. Nekad nav par daudz proteīns. Nu ko, kurš teica liels melns burgeris mūsu mutēs? Neviens. Es to tagad pateicu. Viena no manām metodēm ir, kā es izveidoju psiholoģiski nesalaužams karējus, ir prepa laikā es viņiem blakus ēdu garšīgus, smaržīgus ēdienus, lai viņi norūdītos mentāli. Saprot, ja tu nepadodies kārdinājumam, kamēr, kad jūti silta burgera smaržu, nu kas tev salauzīs prepa laikā? Uz ko tu pakritīs? Uz neko. Es esmu tik dziļi fokusa zonā. Siera burgeris, dubultais burgeris, bekona burgeris. Nekas manī nespēja izsist ārā no šīs zonas, izņemot jocīgie Ilzes komentāru par tūsku. Būs labi Es meitene. negribu uzpamt. Nu, man liekas, ka es palikšu tūskainu, ne? Jo tur jau ir elekts. Tāls no Es tev šeit nogusties. Nē, būs labi. Es gribu izskatīties labi. Tur vajag vēl... Tas nav viens dienas darbiņš. Tas redīs. Mans labākais draugs. Tā mats te ir. Nezinu, kur tu biji tie mikrofoni iebāzes, bet nav labi melns, skruļains mats. Yes. Ieraksti komentārā, vai arī tev ir melns skruļains mats. Kaut kā sagadījies, un es nezinu, kaut kādā veidā nokļuvuši alkohola veikalā. Es nezinu, mēs laikam sajaucām bišķiņ veikals. Pēc mēs atradīsim kaut ko, ko var atrast alkohola veikalā. Veselīgi. Jā, mēģināsim. Reku viņš atrast. Bet paņēma. Ko? Parādi. Un tagad arī dienas pirmais pārsteigums. Neviens nezināja, kā Arķomam šodien ir dalītā maiņa. Kas ir viņa? Es atbalstu, ka tajā. Jūs šeit strādājat? Jā, tur strādā Kristas draugs. Es nezināju. Viņš strādā alko outletā, proteīnu outletā. Un vienkārši nāk pretī Arķoms. Jā, ejiet pa to ailu, tur uz priekšu, tur atradīsiet to. Ļoti labs darbinīgs, ļoti pretīm nākošs. Ieteica arī garšīgu burgerīti turpat blakus. Es labi paēdu. 10 no 10 pieredzi. Kas tad diētiskā pārtika jums te? Ja jūs zināt, ka kartupeļi ir ļoti labi diētā. Tā kā man ir diēta, es ēdu kartupeļus. Viņi vispār nav vēļauts viena no nabadzīgākajiem kaloriju ziņā - kartupeļi. Paskatieties, draugi, uz to cīņu ar Vitāliju, kā viņš cenšas neskatīties, taču iztēle un atsāboli ir spēcīgāki. Šitā notiek tā mācība, ja rakstura audzināšana. Jā, redzu, viss noturās. Vienam nekārojās. Šis garšīgais, sulīgais burgerīts. Zeltainajā maizītē. Nāču pie papucīšu. Visi turpat pie tā busiņas noslienojušies stum iekšā man tāds, kur mans galets. Laba brioža maizīt. Man patīk, ka ir bekons, nežēlo sieru, gaļiņa, 2 gaļiņas, vienu uz otru. Zeltainīgi salda maizīt. Perfekti vienkārši. Viņi zina, ko viņi dara. Kaitās sausā galeta. Nav savs trešā zerdzība. Bet tā, es zinu vienu lietu, kas ir garšīgāk. Man patīk, laikam, tas, ka mēs vidīgi kopīgi atradām to vaibiņu. Mēs vienkārši uzlikām kaut kādu dziesmu, un pēkšņi visi kaut kāda, es nezinu, kas tas bija, Keitija Perjūkas tam līdzīgas, un mēs vienkārši visi sākām dziedāt līdzi. Pirms Karīna pārņem vlogu, Ilze ātri izvilks fonā savu šļūteni. Nesakiet, ka es nebrīdināju. Tur presīgi rādi. Ilzi, mana pirmā intervija. Tu vispār filmē, man šeit ir kamera, šeit tu tikai skaties.
Šeit tu skaties, šitais ir šeit tu filmē. Jā, bet es jau neredzu, ko es tur. Šeit tu var redzēt. Nu jā, cilvēki sakos. O, tu jau viņu trokšā turēji. Kas? Gan jau pienāks tā diena, ka tu mācēs arī ar kameru apieties. Es jau māku skaties. Tagad jau tu esi pro. Nu, Madara, kā tu jūties? Es neesmu Madara. Jā, tas ir šajā vlogā. Mēs jūs nomainījām pret Madaru. Ierakstiet komentēs, kā jums patīk Madara. Tāds dusmīgs tas tu katrs. Jūs netais kauni. Sen pavēlu, tas vilciens ir aizbraucis. Es zinu, ka jums jau ir apnicis, ka es vienmēr dodu padomus par kalorijām. Tāpēc šoreiz noderīgie padomi ar Robertu. Nekad nedzerēt vienkārši limonādes, pārāk daudz kalorijas. Labāk dzerēt ūdeni vai tosolu. Vai Colgate, piemēram. Colgate'ā neviens nav teicis, cik tur ir kalorijas. Edī ierakst komentārā, cik Colgate'ā ir kalorijas. Man liekas, ja tu ēd Colgate, viss būs kārtībā. Tu būs paēdis ar 0 kalorijas. Tieši tā. Es neesmu vispār dzirdējis par Colgate. Šitos sporta Nivijā dzēriens var pamēģināt. Es nevaru atbildēt uz Roberta komentāru, bet es varu pateikt, lūdzu, nedzeriet Nivija sporta dzērienus. Ko tu atnusoli? Tu mani pieķēri. Tu mani pieķēri. Roberts izvilka karasolu lielo. Wow, tas bija. Viņš panāca viņu vicinājās. Zīzli. Vakar štanga, to es atceros. Roberts izvilka karasolu gaismas zobenu. Turēja viņu uz kājas. Viņš uz laiku stāvēja viņam. Nākšais vēlreiz. Nedrīkst vairs sākt. Galatītes es drīkst divas. Galatītes, labi. Man priekšnieks teica, es drīkst divas galatītes. Man uzreiz ir ok, sapētīt divas galatītes. Un man vajag džemiņu. Džems. Kādam bija Gina Džems. Gina Džems, kur ir garšīgs ar citu. Viņam atļāvēs, man vēl nē. Es nevienu minūti nedomāju par to, par satraukumu. Man liekas, bija tiešām tik forši un tā atmosfēra bija tik jauka, brīva. Esmu šeit tikai uz laiku, apgūt visu, ko man vajag. Atstāt tikai labus vibes, tā lai dzīvot visiem kaifs. Esmu šeit tikai uz laiku, apgūt visu. Jūs jau zināt, tas nebūtu labs Las Vegasas video, ja nebūtu laba problēma. Es pats mēģinu saprast situāciju, mēģinu atšifrēt bildi. Tā kā problēma? Nav problēma, ir tikai mazi izaicinājumi, kas mūs padara atkal stiprākus. Mēs atradīsim parkingu, ak Dievs, nu. Tallina lielpilsēta. Mēs esam lieli cilvēki. Mēs iebraucam Dirsā. Nepatās arī. Tieši tā, ja dzīve aizver vārtus, tad jāiebrauc Dirsā. Pašu viesnīcu bija viegli atrast problēmu, sagādāja parkings. Mēs vienkārši ar to lielo savu karietu tur tā kā kruķjāmies uz riņķi tai viesnīcai. Kaut kā problēmas, ja mēs salīdzinām pirmā diena Viļņu, tur pirmā diena Tallinā bija mazāk. Vai nu vienkārši es jau vairs vienalga. Prātīgi ar mašīnu, prātīgi. Ļoti labi, man kāds varētu arī paskaidrot šo situāciju. Bet man rekur jau situācija pats sev atrisināja. Parkings ir atrasts, mēs tūlīt ejam augšā uz dzīvoklīti. Redzi, nekas nebija šoreiz jārisina. Kā jau mēs visi atbraucām uz sacensībām, bet Ilzei bija citi plāni padomām. Tirgus tāda. Uz Igaunijas tirgu atbraukuši. Sandalētas drēbes. Tā puķīša somiņa. Vračiņ, tā nemaz tagad. Ev priekšnieki. Kāds aiztaisīs durvis? Un šeit uz īsu brīdi mēs visi notestējām savus telepātijas spējas, bet durvis kā neaizvērās, tā neaizvērās. Mums nav ne jausmas, kur ir main entrance, bet Reka mums pateica, ka main entrance ir uz sāniem. Savu tagad viss ar smukām tačkām. Nesamies uz turieni, es domāju, ka atradīsim apartamentus. Mēs varam salikt side by side, cik mums ātri šis izdosies tagad Igaunijā un cik mums ilgi tas prasīja Lietuvā laiku. Galvenā atšķirība tas, ka es neorganizēju tagad nakts mājas, to darīja Krista. Šautauts Kristai, viņa man atņēma vienu no manām lielākajām problēmām, kas man radīja stresu tieši pagājušajā gadu Viļņā. Rezervēju super istabas un tagad es zinu cilvēkus, kur var paļauties sakarā ar istabu rezervāciju. Kristi, tu vari lūdzu skaļi pateikt Ilzas tikumības jostas kodu? 5, 5, 3, 7 restīt. 5, 5, 3, 7 restīte. Es numēršu to līdz 7, 5, 7, 1. 5, 5, 3, 7, 1. 5, 7, 6, 9. 5, 5, nevis 8. Nē, 3, 2. Ak, Dievs, tu ir čurāši, pīksēs, lūdzu. 8. Neizdodas. 7. Uzlauzīsim visu vajag.
Saliekot kopā 8 cilvēku galvas, mēs beidzot sapratām 4 ciparu kombināciju. Karoči, tu iekāp liftā, tev ir jāievada kodiņš, jo tev vēl nav kartiņa. Kartiņas stāv numuriņos. Tur mēs pačakarējāmies diezgan zolīti brīdi. Mēs neesam paši spožākās spulcītes, ja? Mēs tomēr esam bodybuilderi. Jā, tas ir cipari. Mans mīļākais cipars ir biceps. Un mēs teicu, tieši teicu, ko tu Vajadzētu šaupat. Nu, tā ir 9. Tas vienkārši iegājām Uz 9. Labi, apakaļ. Ziemā iegājām un izgājām. Jā, kas dzīve savējais, viņi sapratīs, kā ir ātri ienāk, kā ātri aiziet. Un tāpēc garas pastaigas pat citu cilvēku istabām beidzot atradām mūsējo, lai varētu stāties rindā uz toleti. Jā. Pagaid, kur mēs? Te mēs visiem vienā dzīvoklī? Welcome to my crib. Yes. Nu, Robert, kas tomsim gults kopā? Man patīk 30 plus. Robert, neviens arī Man patīk 30 plus mīnus. Man ir zem 30. Numuriņi bija, būsim reāli, ja salīdzina ar pagājušo reizi. Numuriņi bija vienkārši fantastiski, 10 no 10. Tu atradi viņus? Jā. Malacis. Balkons man pietrūka. Neteikšu, kāpēc. Es vienkārši no rīta gribu izdzert kafiju uz balkonu svaigā gaisā. Un viss, tam nav citu nekādu iemeslu. Mums neminēt. Man ļoti patīk labas istabas, plašas istabas, beidzot ir arī virtuve, kas ir normāli svarīga sacensībām gatavojoties. Arī ļoti labi vieta. Esmu patiesi laimīgs, ka nonācām ļoti laimīgi gala punktā. Ceļš bija tiešām garš un nogurdinošs. Es varu iedomāties, ka es varbūt arī krītu uz nerviem ar savu jautrību, taču ir jāatcerās, ka visu gadu es strādāju, lai šie būtu mani svētki, kurus es svinu kopā ar saviem atlētiem un ar saviem labākajiem draugiem. Lai arī nogurums bija liels, visas šīs atmiņas, kuras mēs ieguvām jau pirmajā dienā, ir tā vērtas, un es būtu gatavs braukt vēl 3 reizes tālāk ar šiem pašiem cilvēkiem, lai sajustu tieši to pašu. Taču šī ir tikai maza piegārša, jeb pirmsgārša no tā, kas mūs sagaida tālāk. Rīt ir jauna diena, jaunas problēmas, jaunas cīņas un jaunas uzvaras. Step out into the dawn. You pray till the lights come on. And then you feel like you've just been born. Uzreiz augšā, uzreiz atpakaļ treneru modā. Labs rītiņš, mīļie draugi! Sveicināti pie mums mazajā Pritonā. Varam redzēt, ka mūsu Pritons tiek sataisīts. Kas tur izstāsta, kad cilvēks būtu apakšā kaut kāds? Te gulēja Robčiks, te gulēja Ilzīt. Man bija forši, es gulēju blakus Robertam. Karotītē. Sāksim dienu ar čekiniem. Mēs dosimies pie Vitālija, mēs dosimies pie Ievas un mēs dosimies pie Kristas. Bet pirms mēs dodamies, kreatīns jāiedzer multifit.lv ar atlaižu kodu NOWMONEY. Tu vari ietaupīt savu money un saņemt 15% atlaidi visai produkcijai. Viss ir garšīgi, bet man liekas tieši šitā ir tā nevis saldumiņa, konču garš. Konču laba lieta. Labrīt, Ilze. Kā rītiņš? Jā, kameras sajā no rīta ir vienkārši amazing. Katru rītu gribētu, lai to dara ar mani. Gribat dabūt zilums vai laustas kaut kādas ģenitālijas, tad jā. Izsaka labi, rītī. Nav dusmīgā Ilze, priecīgā Ilze. Kāpēc tā? Man jābūt dusmīgai. Vai tā bija jābūt? Es būšu tu garāk daudz Ja nav kafijas, tad Ilze nav runājama īsti, bet es cenšos, es pie tā strādāju. Mēs augam, attīstamies un strādājam pie tā. Pieauguši cilvēki jāmācās ar savām emocijām tik galā. Un tad mēs ienācām pie tevi. Jauns gads, jauna Ilze ir sākusies, jā. Ar konču garšu, pasties piestāv tavu manikīram, jā. Ja jūs arī, mīļie, gribat šādu garšīgu kreatīnu multifit. Tas ir latte kreatīna macchiato. Vīrieši taisa sievietēm gultā kafijas, Edijs taisa saviem draugiem un sievējā kreatīnu. Kreatiste, jā. Kreatinista. Kreatīnista. Kreatīnvista. Cik tev ir gadu beigās? 21. Mēs tā kā nekad neesam melojuši šajā kanālā. Nu ko, draugi, kreatīns ir sadzerts, pa gadiem ir samelots. Tagad dodamies pa istabām satikt atlētus un rīta čekini.
Jānis ļoti on point, Vitālijs mazliet plakanāks, es tāpēc viņam arī ļauju vairāk ēst. Droši nāc pozē. Jā, nāc priekšā. Mēs esam šeit. Žūrī ir iedusies. Viņam tie kubis ir tā kā Baywatch mēģi. Vai ne? Es neesmu tik estētiski presi redzējis. Tas ir kā dieviņš tev deva tos klucīšus, tādus klucīšus tu ņēmi. Vitālija Dievs mīlēja. Ja es ilgu laiku pavadīju taisot viņu. Aizrāvās. Zini, nepalika laika ikriem. Tur ir. Bet tas nekas, es domāju, visi labāk ņemt labu presi, tā kā labs ikrs. Es jau vakar piecālos ļoti laicīgi. Es iegāju dušā, es domāju, šī ir pēdējā reize, ka mēs varam iet dušā. Es jau sataisu, es nezināju īsti, ko es varēju ēst. Tāpēc es tur tā biju kaut kāds oliņas jau sagatavojis. Un tad skaidu iedīju. Uz čekinu. Jā. Jūs gatava? Jā. Bet tev būs rekur mūsējas halātiņš. Tā, pagā. Cik skaisti! Yes! Ak, Dievs, paldies! Kuriem ir grūtāk noturēties pie disciplīnas, sievietēm vai vīriešiem? Nu, gribētu teikt sievietēm, bet tā kā vislabākie, zin kā, diapazons ir lielāks. Sievietēm ir grūtāk, bet vislabākās klients, kas vishardkorīgāk ir noturējušās, arī ir bijušas sievietes, tāpēc tas tā. Gribētu teikt, ka sievietēm ir grūtāk, bet tā atšķirība nav tik liela. Ar čaļiem ir tādā ziņā vieglāk strādāt, ka čalim iedod vienu uzturplānu, viņš var ēst 3 gadus, nemainīt neko. Tik liela cilvēki mēs esam. Jā. Kur ir tā labā puse? Man vienalga. Viss, tad, kad tu labi iztaisi, visu labās puses. Yes! Un ja arī tu gribi, lai visas tavas puses un kantītes ir skaistas, EN Lift Club, raksti mums augšā, nāc pie mums trenēties uz vietas vai arī online. Mēs jau tevi gaidām. Viss. Kur tā majonēze olām? Majonēzes vanstvā. Ļoti labi, prieks dzirdēt. Es nesapratu, kurš glabā majonēzi vannas istabā? Arķums ir vanna. Ak, Dievs, es sapratu. Ir grūti būt kopā bodybuilderi. Jā. Kāpēc? Garstāvokļu maiņas. Jā? Kristē, garstāvokļu maiņas. Zinu, viņi jau bija nestabili, ka es viņu iepazīšu. Tā kā... Jā, man liekas, es izskatījos diezgan labi tajā rītā arī. Man jau sāka patikt tas, ko es redzēju. Karblauds palīdz noteikti. Ak, tu slaidā muskuļos, kā tu tā var izskatīties tik labi. Honey, I'm home! Un Vitālijs atnesa vēl 2 vīriešus. Kas tad te notiek? Vai tad nav jau saulīt neost gadījumā? Labu rītu, saka saule. Labu rītu, saku es. Meitenēm ļoti patīk, ja jūs filmē no rīta. Kitijai nenormāli patīk. Vienkārši viņu dievina. Ja ienāk Robs no rīta un nedod Dievs vēl istabu sakārtot, tad Robs ir Kitijas mīļākais cilvēks. Vienkārši, Dievs, viņa dziesmas viņam raksta. Kur pārsvarāja vārdu Man bija nežēlīgi, kā es vienkārši... Nevajag nodarboties nakti ar sportu. Jā, mēs tāpēc atcējām logu vaļā. Tuvo logu, jā. Patiesi prieks redzēt, kā Vitālijs nodarbojas arī ar sportu pa naktī. Tikai Karīnai tas atjaunošanās ātrums laikam ir nedaudz lēnāks. Smuki super lieta. Maz kalorijas. Kāpēc viņi tieši ēd prepā? Tas, kad spārdzēls normāli izdzen ārā vēl urīnu. Viņš ir labs diarētiķis, dabīgais. Vienīgais čurs smird. Visi man bioloģijas draugi un zooloģijas draugi ierakstiet komentārā, kuram dzīvniekam ir smirdīgākais urīns. Ar ziloņiem? Kā saka, viņam ir liels snuķis, jā, bet var jau būt liela tīrtrūba arī. Ko lai es vispār ierunāju pēc kaut kā tāda? Īstenībā, kas tā ir pa olu? Tā kā izskatās pēc pīļolas. Ieliec komentārā. Ja ieliks ūdenī to olu un viņa pelda, tā ir pīļola. Kāpēc? Tāpēc, ka pīlīts pelda. Tā ir simpla bioloģijas 101. Zooloģija redī. Zooloģija redī, jā. Jūs zināt, kā man patīk dzīvnieki. Es viņu sēdu. Ja šo video skatās manā bioloģijas skolotāja, es ļoti atvainojos par caurumiem savā bioloģijas zināšanā, taču turpinām ar Vitāliju olcīņām. 2. rauns. Maziņš mums jau uzstājas olcīņu. Mēs lieldienās nesasitām olas. Kāds sakars vēl? Tu gribi, šī ir stiprā ola. Nu sit. Pavisam. Tas bija tāds dusmīgais sitiens. Ir iespēja nav iet. Ok. Es dabūju pa dupsīti. Neizšķiet? Man te kaut kāds draudzība uzvarēja, bet vēl otru pusi ir redzēs, kas uzvarēs. Es dabūšu pa dīrs. Ok. Sievietes uzvar vienmēr. Sievietes māk daudzīt un sadauzīt, jā. Tā izskatās mans olas. Zināt, ir tāds teiciens, nemāc vecstāvam p***ties, jā. Un ir tāds pats arī teiciens, nemāci sievietei olas daudzīt un prātu čakarēt. Zini, kā tagad visi sievišķies uzsprēm, vienkārši vēl uz kanālu, saka pazust. Šautauts visām 3 sievietēm, kas vēl seko. Es nezinu, tu seko vispār mūsu YouTube'am? Filmē, Robert. Nefilmē, varbūt tur man kaut porņīgi.
subscribe, bet jā, viss kārtībā. Jē, viņi izturēja! Mīļie draugi, sekotāji, atbalstītāji, visur, kur jūs Airbnb vai kur jūs ceļojat, vienmēr ielogojieties YouTube no tā akkaunta un piesakojiet man. Ja apstāst to mūsu sekotāju demogrāfiju, tad ir no kādām random valstīm. Viens cilvēks no Slovākijas. Ko tu dari Slovākijā vispār? Tu dzīvo Slovākijā, nu tad sekot manam kanālam, tas iespējams ir labākā lieta tavā dzīvē, kas ir notikusi. Un tā es arī pazaudēju savu pēdējo slovāku skatītāju Zbohom. Zbohom. Kāpēc? Tavai sievai bija salipuši plakstiņi no rīta. Bija salipuši plakstiņi? Jā. Sejas masku likāt viens otram. Hello! A kur tu jau tik smuki sapūsies? Es zinu, ka tu filmēs. Ko Marks telefons? Labrīt! Nevajag lūgties ceļiem, jo viss kārtībā var celties. Ja tev būtu gradzens, es teiktu jā, bet tev nav. Vai tu kaut ko citu prasi? Šī ir nereāla Montiera priekšrocība. Viņš pateica Ilzei visu, nolika pie vietas un neļauj Ilzei atbildēt. Viņš smaidīgs vairāk prasītos. Pēc kafijas. Tā jau vajadzētu man pazīt. Mums jau vajadzētu Ilzi pazīt. Būtu jau pēdējais laiks, ja? Viss, ko es zinu, kad Ilzei patīk filmēt šādi. Tagad mums vajag pie Kristi. Roberts. Kaut kā Roberts to kameru vienmēr mēģina pavērst par manu vienu no maniem dubultzodiem. Viņš zina, ka man nepatīk, bet viņš speciāli bāž man sejā. Pēc kafijas es nevaru uztvert šos visas zonas frekvences. Nav tev atkarība. Atkarība galvas. Es esmu atkarība. tā varēja būt nopietna reklāma, ja, kad vajag ārstēties kādam. Visu laiku gribās dzert kafiju. Tu noteikti domās sev jautāji, kā es no rīta izskatījos. Mans draugs šeit ir atbildi. Ka es šorīt izskatījos īpaši rievots un vēnains. Manam zirgam laustas Bas. Dziedam, manam zirgam laustas lūpas. Viņi neķer to vaibu, viņš vēl īsti tā frekvence nav tā kā pieskaņot. Man arī vakar nebija. Ko laižam? Ņemot? Mēs visi dziedājam, tev ir jādzied. Manam zirgam laustas lūpas. Pas. Vispār zinu, pas. Kaut kas zina. Laižam. Ar ko jānolaiž? Ar ko laižam? Itālijam jau ir augstuma pumpa. Bet tu pēdējais bučojies. Mamma skaitās. Pēc Ilzes atzīšanās un laustām lūpām un augstumpumpām mēs dodamies pie Kristīnes. Esam Kristīnai iekšā šobrīd. Un Kristīna mūs aicina ēst savu pastu un pīcu. Mēs iegājām Kristīnai ļoti dziļi iekšā, un tur bija food courts. Tur mēs redzējām, bija itāļu kaut kādi ēdieni, tad bija kaut kādi nūdeļu ēdieni, un tad bija arī Lido. Es baigi interesanti aizbraucu uz Igauniju, lai paēstu Lido. Es tikai citā Lido, citā valstī, citā Lido, es galīgi nelidoju vairāk. Ja jūs domājat, ka šeit būs veselīgi ēdienu padomi, jūs maldaties. Bet, ja jūs gribat redzēt kārtīgu tētuku porciju, jūs esat tieši laikā. Nu, ko tu paņēmi? Bumbas paku paņēmu tīta ar kotleti. Kartupeļu biezeni, tas man vienkārši bērnīgs traumas ēdiens. Man ļoti garšo kartupeļu biezens, un pats nekad netaisu. Kā izskatās viss cilvēki ar salātiņiem? Ļoti daudz. Jā, kartupeļiem, magonis, jā, kartupeļu magoniem. Un Roberts paņēma visu. Tur nosis pat nemaz kādu Roberta bija porcija, vajadzēšu to nofilmēt. Tur bija vista, tur bija zivs, tur bija biezens, tur bija mērce ar gaļu, tur bija salāti, tad vēl bija kvass nūpiets, tad bija boršs. Vienkārši kā to visu arī apēst, viņš visu arī apēna. Aizbraucu uz Igauniju, lai Robs varētu paēst kā saints. Vienkārši viņš apzega to Lido. Zini, tās maltītes, tās pēdējās maltītes slepkavām pirms nāves soda. Man vienkārši gribējās paēst. Tev tā kā tāda, nezinu, 9. klases dzimšanas diena, Oma aizved uz restorānu, zini, visu jāpaņem. Ne, vienkārši es esmu cilvēks no Dobeles, un Dobelē ēda ritīgi, vai ne? Es nezinu, līdz šim no Dobeles. Tagad tu zini. Pēc kārtīgas maltītes mēs dodamies izstaigāt Kristīni, jo solīši ļoti labi, starp citu, palīdz sagremot pārtiku. Kā jūties tagad? Labāk. Kā saulīt. Zin kā tomēr negulēta nakts un tā bija šī nogurumiņš. Ko darīt pa nakti? Lasīju grāmatas un patīk bioloģijas grāmatas. Nosauc vienu. Zeme. Atveries.
Zini, kā draugi, es neesmu baigais grāmatu eksperts, bet man liekas, Ilze to grāmatu izdomāja. Redīs vilcis implantu, uzminiet, kur. Nē, man bija locekļu samazināšanas operācija, tāpēc es atbraucu uz Tallinu. 7 ārsti strādāja, viņi kaut ko tādu nebija redzējuši. Ko jūs sakat par locekļu samazināšanu? Tikai palielināt. Ar kas tas? Samazināt. Nu redz, viņš saprot. Tikai aplaizīt pasīris kā garšam. Tā viņas visus vienmēr saka. Jau viss ir Jā, es varu tikai aplaistīt un pastīties, kā garšo. Jā, tad jau tu jau rīst mango. Jā, Kristīna, mēs daudz laika pavadījām. Kristīna ir lielveikals, lielā Kristīna, lielā Igauņa Kristīna. Kristīni esam izstaigājuši un tagad dosimies svaigā gaisā, jo mūsu smadzenēm skābeklis ir ļoti vajadzīgs, un to jūs redzēsiet pēc turpmākajām sarunām. Kur mēs iesim parciņā pasēdēt? Jā, fentanilu palietot kaut kur. Es nezinu, es laiku dzirdu, ka Amerikā viņi lieto, bet kas tāpat. Jūs komentāros, kas ir fentanils? Jā, ir, kas ir fentanils. Es laiku jokoju, bet es nezinu, kas tas ir. Mēs gājām, gribējām atrast parciņu, kur pasēdēt uz soliņu, pabaudīt saulīti. Mēs kaut kur pēkšņi nomaldījāmies no ceļa, gājām pa kaut kādu vietu, kur bija uzīmēts cilvēks, kur bija iet aizliegts. Pēkšņi mēs gar kaut kādām margām gājām. Tā. Ir kā cilvēki uzklikšķina uz mūsu kanālu, domā, dabūs fitness, veselību, bodybuilding, dabu, un mēs 10-20 minūtes runājām, domājām, kas ir fentanils. Kur ir tās mašīnas rodās? Es nesaprotu, kā mēs tad nonācām? Es nezinu. Kā darbojās satiksmes noteikumi? Kur ir jāiet ar kājām? Pa trotuāru, pa ceļu nav nejausmas. Mēs vienkārši mēs ejam, runājam, pavadām laiku, pēkšņi esam kaut kādā krustojumā. Es nesaprotu, kā tas strādā. Tev patīk mašīnas, kuras skaļi rūc? Nē, es zinu, ka ļoti daudz vīriešu arī pēc 30 tā dara mašīnām, lai tikai skaļāk un smieklīgāk baigās prikols, bet nav jau prikols. Čaļiem patīk būt bērniem ļoti ilgi. Viņi jau nekad īsti nepieaug. No mātes krūts tā arī neatiet. Patīk mašīnītes, patīk pupi, spēles. Kādas lietas, kas tev bērnībā patīk spēlēties, un tagad arī patīk spēlēties? Jā, ar vīriešiem. Keniem. Kā lai to kādam paskaidro, pa ko mēs runājām? Es nezinu. Jā, es domāju, ko tās tāns, kas nāk pretī tagad runā? Kas tu tie tur, ko tu tie tur filmē? Tur kaut kāds... Bruno nezvēri ir. Dievs, kā es gribētu tādu nezvēru pabūt kopā. Tā viņi domāja. Tu notatuvējies ķēps tāds. Nedomāju to. No, kas tapa blondo tur no laukiem atnākusi. Gājām skropstām, uzpūstējām lūpām. Novērtēju, šis ir pie top 10 parkiem Tallinā, fentanilu parkiem. Jo, kā jau saka, jo vairāk fentanilu lietotāji, jo mazāk fentanilu lietotāji, tāpēc, ka viņi nomirst. Fentanīns, fentamīns, fentamelīns. Jā, gribēju fentamelīnu palietot, kas tas tāds būtu, bet tā doma bija. Mums bija vīzija, mēs viņu izpildījām. Zināt, ka ir draugiem tās sarunas, tā kā ja kāds cits no malas dzirdēt, viņš domā, ka jūs esat debili. Tas bija tas. Fentamelīns, fentamīns, fentamīls. Sveiks, lūdzu, pasakāja fentalīns. Kas ir fentalīns? Kuriem tev pieteica vakar? Es nezinu, kaut kādam TV šovam. Karstkrētā? Kaut kādam TV šovam. Snieku. Viņi izdevies? Sīvi, bookmakeri strīdās vēl. Kur tu karstkrētā gribi mīlestību atrast? Es neko negribu tur atrast, vienkārši Kitī man pieteica Karīna. Es vispār neko vispār tādiem šoviem nepiesakos. Mēs nogaidījām 2 stundas, un tā arī neviens neatbrauc. Kā tur ir ar to satiksmu saules brocēm? Bieži tie autobusi kursē? Beigās mēs atradām to soliņu kaut kur. Tieši pie mājām. Mēs apsēdāmies un tā ir augsts un uzgājām vistabiņā augšā. Šis nākamais segments totāli nav iestudēts. Jo nebija tā, ka Ieva jau ienāca vienreiz un mēs nefilmējām. Un mums vajadzēja obligāti uzfilmēt. Kas tur varētu būt? Salatēns. Kas tur varētu būt? Čau! Es tev totāli ieraugu pirmo reizi. Es jau vakardien gribēju, bet es aizmirsu, es biju Portugālē, tad tev mazs suvenīrs no Portugāles. Jā, es ceru, ka tur ir kazas siers. Tur ir, Super! Es esmu kā Bolt ēdiens. Tur izvēlēties, ko pasūtīt, un tad viņš atbrauks un izdarīs to, ja vajag. Man patīk te tavu salīdzinājumu. Tie tavēji? Jā, man tagad ir ļoti liels kājas izmērs izaudzis. Zini, ko saka par sievietēm un lielām kājām? Tur nebija šeit papildus vielīši. Viss kaut kas ir jādara, jāstrādā. Gan jau jūs visi gribētu būt bišķi iedīgs. Aizs Hasel, pēc tam otrais darbiņš var darīt dienā. Jā. Mēs esam iestrādājušies kā komanda. Ilze visu dara. Man tā neko nav jāsatraucās. Es varu iepūst
Stronger with you. Nenormāli labi smaržu. Nē, neliec šo video, tāpēc, ka cilvēki atkal sāks kopēt, kā es smaržoju. Tu redzēsi, Robert, tagad no šī brīža skaties, cik daudz sievietes pievērsīs tavu. Cik tev samaksā par smaržu reklāmu? Ne cik, man vienkārši, man patīk. Kā tas saucās? Armani, Stronger with you. Armani? Armani, Stronger with you. Tā kā Armani stiprāks ar tevi. Nē, Stronger for you. Tur ir kaut kas ar Stronger un you. Patīk, ka spēlējās ar manām jūtām, nevis ar maniem vārdiem. Un tieši šī ir mūsu Tallinas piedzīvojumu viduspunkta daļa. Esam iekārtojušies, esam iepazinušies ar visu, esam izjokojušies un esam bijuši pietiekami nenopietni. Tagad laiks ķerties kartupeļiem un gaļai klāt. Fotosesija, check-ins un, protams, ilgi gaidītās sacensības un vēl ilgāk gaidītā maldītē pēc tam. Tiekamies otrajā daļā.